Labdien! Jūs droši vien esat pārliecināti, ka visi zināt par Maltu. Šodien mēs gribam uzaicināt jūs kopā ar mums doties nelielā, bet interesantā pastaigā pa Maltas kultūras ceļu. Bet pirms mēs sāksim, mēs gribam pārbaudīt, ko jūs zināt un vai varat jūs atpazīt vietu tikai pēc 3 faktiem. Un pirmā pietura bija uzceltā Krievijas impērijas laikā. Šobrīd tajā vietā atrodas veikals, un vietai ir piešķirts kultūras pieminekļa status. Maltas zirgu pasta stācijas ēka ir svarīgs vietējais arhitektūras akcents, kas turpina glabāt vēstures liecības saistītas ar šīs vietas pagātni. Tas ir svarīgs arhitektūras novada vēstures transporta attīstības piemineklis 19. gadsimta ar Krievijas cara Nikolaja I lēmumu tika apstiprināts trakta Sanktpēterburga Varšava būvniecības projekts. Ņemot vērā tā laika tehniskas iespējas bija grandios projekts. Tas bija modernākais tā laika ceļš, kam pieminēta svarīga strateģiskā, politiskā un sociāla nozīme. Galvenais mērķis bija piedāvāt cilvēkiem nomainīt zirgus vai atpūsties, paēst un pārnakšņot. Pēc kāda laika tika būvētas Borovājas ciemata 1. mājas zirgu pasta stācijā ar iebraucamu sēdu un krogu. Maltas pasta stācijas eku komplekss ir saglabājis līdz mūsdienam, kuru veido 2 korpusi un mūra siena. Tagad no ārējas puses atrodas veikals slānis, taču iekšējā pusē dzīvojamā māja. Mūsdienas trakta ceļš ir atguvis savu nozīmi starptautiskos preču pārvadājumus un turisma plūsma, īpaši pēc pasažieru vilciena kustības pārtraukuma. Tagad mēs dosimies tālāk, un nākamā pietura tika dibināta kā Maltas pašpārvaldības struktūrvienība. Sākumā bija domā uzcelt šo ēku zirgu pasta stācijā, un tieši šajā vietā katrs var uzzināt drusku vairāk par Maltas vēsturi. Šodien mēs esam pie Maltas pagasta muzeja, un mēs gribam paprasīt vairāk informācijas par šo muzeju pie īpašnieces Silvijas. Labdien! Labdien, labdien! Prieks redzēt Maltas jauniešus! Mēs varētu uzzināt vairāk informācijas par šo muzeju vēlāk? Protams, dosimies muzejā iekšā ejam. telpās. Muzejs tika dibināts 1991. gada, bet teritoriālas reformas dēļ Maltas pagasts iekļauts Rēzeknes novada, un kopš 2010. gada muzejs darbojas Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības statusa. Kultūras nodaļas vadītāja Alla Pinduka nāca ar priekšlikumu nodibināt muzeju un to izvietot senajā zirgu pasta stacijā. Bet 1990. gadā Novatpētniecības muzeju izveidoja kā Franča Trasuna muzeja filiāli. Maltas vēstures muzejs piedāvā unikālu vēstures mantojumu, iepriekšējo paudžu jaunrādītas materiālas un nemateriālas vērtības, veidojot atbilstošas kolekcijas, ekspozīcijas un izglītošus pasākumus. Arī muzejā var apskatīt pamata ekspozīcijas, izstādes un 20. gadsimta raksturīgos istabas iekārtojumus. Maltas vēstures muzejā mērķis ir krāt un izzināt gan senāku vēsturi, gan jaunāku, un krāt arī dažādas vēstures liecības. Un šobrīd muzejs ir ļoti priecīgs par to, ka ir ienākuši ļoti vērtīgi dāvinājumi, kuri ir kā liecība tam laikam, kad Rozentovā bija Bogomoļecu piena pārstrādes fabrika. Šeit ir piena pudeles ar uzrakstu Rozentova un arī saldā krējuma pudele. Šī produkcija bija tik augstvērtīga, ka tika eksportēta uz vairākām pasaules valstīm,
un Londonā 1903. gadā iegūst zelta medaļu. Esmu pārliecināta, ka jūsu atbildes bija pareizes, bet mēs turpinām tālāk, un nākamā pietura ir Maltas kultūras centrs. Šis ekas teritorijā atrodas piemineklis, un katru gadu šajā vietā tiek organizēts Borovas tirgs. Maltās kultūras nams ir Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina labvēlīgu kultūrvidi un mērķtiecīgu brīva laika pavadīšanu Maltas iedzīvotājiem. Uztur, kā arī attīsta vietējas tradīcijas, darbību un radošu izpausmju iespējas. Sadarbībā ar citām novada kultūras iestādēm piedāvā izbraukuma svētku koncertu programmas un tautas tradīcijas izrādes. Šo vietu sauc par Maltas kultūras centru ne tikai pateicoties tam nosaukumam, bet tāpēc, ka tieši šeit notiek visnozīmīgākie svētki. Tādi kā Ziemassvētki, Maltas dzimšanas diena, arī kultūras nams organizē kazu jubilejas, bērnības svētkus, Ziemassvētku bales, svin sieviešu dienas, Valentīndienas un 18. novembrī. Kultūras nams veido dažādas izstādes, rīko koncertus, kurus var saskatīt. Gan dzīvo mūziku, gan deju kolektīvus vai izrādes. Arī uz ielās bieži organizē tirgus, veido skaistas ekspozīcijas kādiem svētkiem, dedzina ugunskurus Jāņu diena vai arī novada lapu gājienus Lačpleša diena. Maltas kultūras nama ir savi deju, dziesmu un dzeju kolektīvi, un kultūras nama vadītāja ir Elīna Prusaka. Nešaubos, ka jums veicas labi, un mūsu ekskursijas izskaņā vietā, kas saņema nomināciju labākā būva Latvija 2015. Šī eka ir vislielākā eka Maltā, un šajā ekā strādā prezidents. Šeit mēs esam pie Maltas vidusskolas, tomēr senāk tā bija Rozentāls pagasta skola. Rozentāls pagasta skola tika atklāta 1872. gadā. Pēc kāda laika tika atklāta Maltas pirmā un Maltas otrā vidusskola. Abas skolas tika apvienotas tikai 1962. gadā. Tā parādījās krievu un latviešu apmācības. Par visu šo laiku skola bija daudz izmaiņu, tāpēc šobrīd Malta ir daudzfunkcionāla zāle, par kuru skola saņēma balvu nominācija pārbūve, liels stadions, struklāka, divstāvju ēdamzāle, kā arī skaistā kā aktu zāle. Skola ir ļoti liela, šeit mācās vairāk nekā 400 skolēnus un strādā apmēram 70 skolotāju. Katru gadu notiek dažādi tradicionāli pasākumi, izlaidumi, absolventu vakari, Ziemassvētku pasākumi, iesvētīšanās un sporta dienas. Skola organizē diskotēkas un ekskursijas, kā arī skola piedalās dažādas projektus. Mūsu ceļojums ir beidzies. Ceram, ka mūsu ekskursija bija interesanta, pamācoša un varbūt jūs esat uzzinājuši kaut ko jaunu. Paldies par uzmanību! Tiksimies Maltā!